Sveika! Šodien gribu tev parādīt vienu veidu, kā organizējot savus adījuma paraugus, noteikt šo te adatu izmēru, ar kādām jūs esat adījuši šo paraugu. Protams, ir ļoti ērti, ja paraugam var pielikt klāt šādu te birciņu, kur ir dzijas nosaukums, adatas izmērs un blīvums, kāds jums ir pēc šī te paraudziņa izmazgāšanas un mitrās apstrādes. Tas ir ērti, bet viens mīnus ir tas, ka, ja tie paraugi ir ļoti daudz, tā kā man, tad šie paraugi mēdz samudžināties kopā, un šīs te mazās birciņas, lapiņas vienkārši mēdz pazust, noplīst nost, un tad kastē, vismaz manā paraugu kastē, mētājās tāds paraugu muģeklis un šādas te nezināmas papīra lapiņas. Tāpēc viens ļoti labs veids, kā organizēt šos te paraugus, ir, mēs uzvedām paraugu, pirms vai pēc mazgāšanas, tas nav svarīgi, šajos te nobeiguma vai sākuma dziju pavadienos galos es iesienu mezgliņus. Šo paraugu es adīju ar adatām numur 6, tā ir kidmohēra 2 pavadienos. Un šeit es iesienu 6 mezgliņus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un šeit jau es arī varu redzēt, kad paraugs ir adīts 2 diegos. Tātad šī man ir kidmohēra 2 diegos, adatas numurs 6. Vienīgais mīnus šim veidam ir tas, kad, ja neada bieži, tad nevar zināt šo te dzijas nosaukumu un sastāvu. Bet tā kā es adu bieži, tad es šīs te dzijas jau zinu no galvas, pēc taustes, pēc izskata, pēc uzvedības, un šis veids ar iesietiem mezgliņiem man ļoti, ļoti patīk. Ir vēl arī tā, kad, ja tiek adīts paraugs ar adatām, piemēram, 3,5, 4,5, tad, un ir adīts vienā pavadienā, tad es iesienu šos te 1, 2, 3 mezgliņus, un 0,5 es šo te pavadienu sadalu uz pusēm un iesienu mazo mezgliņu. Un tādā veidā es zinu, ka šis paraugs man ir adīts ar 3,5 adatām vienā pavadienā. Tāpatās arī ir. Šeit es esmu adījusi ar 1, 2, 3 ar adatām numurs 4. Šis jau ir tāds ar rakstu. Šis man bija bērnu sedziņai. Un šis ir 2 diegos drops baby merino. Un šeit man ir bijušas adatas 3,5, 1, 2, 3 un 1 pavadiens 0,5. Jā, šīs tad birciņas ir, papīra birciņas ir ērtas, bet viņas notrūkst. Bet, kā jau teicu, mīnus ir tas šai te mezgliņu iesiešanai, kad mēs nezinām šo te dzijas nosaukumu un sastāvu. Ja tev likās noderīgi šis padoms, noteikti ieliec īkšķīt uz augšu. Paldies!